Šitā jāmaina. Stāsts par Audi A5. Problēmā. Atbrauc uz evakuatora, jo cilvēks brauc uz veikalu, aizbrauc laikam uz veikalu, saprot to stāstu. Iznāca ārā, klik. Nekas nestartējās. Protams, kad sākām ar to, kad jāslādē akumulators, lai būtu pārliek, jo viņš rāda, ka ir tukšs, 10, kaut kas tikai iekšā. Salādējam akumulatoru, pārbaudām, ko dara pašizlāde mašīnai. Uzliekam tātad pilnu akumulatoru virsū, pārbaudam pašizlādi 0,001. Super, ideāli, tātad mašīna strāva nerī. Mašīna nostāv laikam 1,5–2 dienas ar pilnu akumulatoru, pielaižam, izdzenam ārā, noliekam, lai klients nāk pakaļ. Klients atnāk pakaļ, kā piekšā, klik, ākal tieši tas pats. Tātad, kas notika? Pie vainas bija akumulators. Līdz ko viņš dabūja sitienu pa sevi, respektīvi strāvas pieprasījumu, pielaida mašīnu, izdzina ārā, plats sagāja kopā un norīja viņu savus. Vienkārši tā, ka burtiski stundas laikā viņā vairs nebija nekā iekšā. Ja tev arī ir kaut kādas problēmas ar elektroniku, ar ielekšanu, vienalga, jebkādas problēmas ar tavu auto, Krustbaznīca iela 12 CGT garāža brauc pie mums ciemos.